Sveicināti visiem! Iečekojiet šo džeku, viņu sauc Slobodans Praljaks. Viņš bija izbijis Bosnijas horvātu armijas ģenerālis laika posmā no 1992. līdz 1995. gadam. Šajā laika posmā Slobodans piedalījās arī bosniešu horvātu karā, kurā viņu apvainoja kara noziegumos pret Bosnijas muslimu populāciju 8 valsts pašvaldībās. Pavisam nesen, 2017. gada novembrī, pēc vairākiem pārsūdzēšanas procesiem, viņam beidzot piesprieda 20 gadu cietumsodu par kara noziegumiem. Tas it kā nebūtu nekas īpašs, jo kara noziedznieki tiek tiesāti regulāri. Protams, Praljaks savu vainu neatzina. Pēc īsas un agresīvas atbildes tiesnesim viņš izdzēra cienīda indi un īsi pēc tam nomira tuvējā slimnīcā. Šeit būs video fragments no šī notikuma, kurš jau cirkulē pa visu internetu. Second, mosques in East Mostar municipality between June and 9th November 1993 count 20 in part, but declines to enter new convictions against Praljak in this regard. Dismisses the prosecution's appeal concerning Praljak in all other respects, affirms the sentence of 20 years of imprisonment subject to credit being given under Rule 101C of the rules for the period he has already spent in detention. Mr. Praljak, you may be seated. Stop, please. Please sit down. Veicot autopsiju, tika konstatēts, ka Praljaks bija izdzēris kālija cienīdu, kas lika viņa sirdī apstāties. To, kā viņš dabīja šo indi tiesas zālē, izmeklētāji vēl nav noskaidrojuši, bet viņi domā, ka Praljaks šo pašnāvību bija plānojis jau ilgi, jo nespēja samierināties ar to, ka viņu apvaino kara noziegumos. Lai gan tiesā viņu likuma priekšā atzina par vainīgu, sabiedrības un pat horvātu politiķu viedoklis bija tāds, ka viņš bija nevainīgs un aizstāvēja tikai horvātiešu intereses. Daudzi cilvēki, ieskaitot valsts prezidentu, izteica līdzjūtību viņa tuviniekiem. Tas arī viss par šo vīrieti. Es iemetīšu video linku aprakstā. Visiem tiem, kas ir ieinteresēti par šo vīri izlasīt vairāk, es iemetīšu arī Wikipēdijas linku aprakstā, un jūs varat izdarīt savus secinājumus. Paldies visiem! Tiksimies nākamreiz! Atā!